Slavu tam kungam. Slavu tam kungam. Es pasludinu, ka Dieva valstība ir pie jums tūlīt klāt pienāks. Lai Dieva miers jūsu namā. Lai Dieva miers jūsu namā. Halleluja. Slavu tev, kungs. Bībelē teica, zinieties pēc Dieva valstības, un tad visas lietas jums tiks piemestas. Zinieties pēc Dieva valstības, un pēc viņa taisnības, un jums visas lietas tiks piemestas. Halleluja. Slavu tam kungam. Bībelē teica, tuvojies Dievam. Dievs tuvosies tev, stājies pretī vēlnam, un viņš bēgs no tevis. Halleluja. Slavu Jēzu. Slavu Jēzu. Tuvojies Dievam. Dievs tuvosies tev, stājies pretī vēlnam, un viņš bēgs no tevis. Debes Tēvs, es pateicos Tev par katru cilvēku, kas šajā rītā mani klausās un skatās, Debes Tēvs. Es pateicos Tev, kungs, par Tavu klātbūtni un Tavu tuvumu viņu dzīvēs, ka Tu maini viņu dzīves, ka Tu atklājies viņu dzīvēs ar gaismu, ar prieku, ar mieru. Jo Bībelē teica, ka kas ir Dieva valstība, taisnība, miers, prieks svētajā garā. Paldies Tev, kungs! Jēzu Kristu, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi spēcīgs, ka Tu esi reāls, ka Tu esi taisns Dievs, un ka pie Tevis nav pārmaiņu ēnas, un ka Tu izmaini mūsu dzīves, Debes Tēvs. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Debes Tēvs, par Tavu klātbūtni un tuvumu šodien šajā dienā, kungs. Lieto kā savu kanālu man, kungs, un lai tad, kad es sludinu, kungs, ka Tu esi tas, kas runāts ar mani, ka Tu esi tas, kas runāts ar mani, kad es eju mazumā, un Tu ieeji vairumā. Es Tu lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Amen. Man tā doma katru rītu iztirzāt kādu no psalmiem, ja, tas ir izņemt to gaismu no psalma ārā, ja, no Bībeles panta un iedot jums gaismu. Un slavu Tev kungam, jo Dieva vārds ir gaisma, kas apgaismo mūs, un kā Dāvids saka, ka vārds ir gaisma uz maniem ceļiem, un ka Dieva vārds apgaismo man ceļu, ka Dievs rāda man to patiesību, kas tik svarīgi ir mūsu katra dzīvē. Halleluja. Un es sākšu ar pirmo psalmu, un pirmais psalms. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž palātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas ir līdzīgs kokam, kas stādīts pūdens upē, kas savu sauļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Un viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Bet tādi ir bezdievīgi. Tie ir kā pelavs, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nec taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisnā ceļa, bet bezdievīgo, tad Dievs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam. Svētīgs. Mēs katrs vēlamies būt svētīti, un svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomām. Tas nozīmē to, ka mums vairāk jāieklausās tajos cilvēkiem, tajos brāļos un māsās, kas ir dievbīgi, jo viskudrības sākums ir bijība Dievu priekšā. Es atceros, kāds mācītājs teica, viņš teica, nevienu neuzklaus, ja es nezinu, kāds ir viņa attiecības ar Dievu, vai viņam ir laiks ar Dievu, vai viņš lūdz katru dienu Dievu, vai viņam ir laiks ar Jēzu Kristu. Es neklausu bezdievīgo padomu, es uzklausu tos, kam ir bijība Dievu priekšā, kas staigā Dievu ceļos. Tad es neklausu bezdievīgo padomu. Tālāk ir rakstīts, es nestaigāju grēcinieku ceļus. Tad es nestaigāju grēcinieku ceļus. Es nedzīvoju, kā šī pasaules tautas dzīvo. Es eju šo šauro ceļu kopā ar Jēzu. Grēks ir tālu no manas dzīves. Es tiecos pēc svētdzīves. Mana vēlēšanās ir būt svētam, tīram, šķīstam. Mana vēlme ir svēta dzīve. Mana izvēle ir svēta dzīve. Es nestaigāju grēcinieku ceļus. Un es nesēžu palātāju pulkā. Tu un es. Jā, ir runa par tevi un mani. Un es nesēžu.
palātāju pulkā. Halleluja! Es nesēžu pie tiem, kas aprunā kādus mācītājus vai kalpotājus, bet esmu ar tiem, kas mīl Dievu un kuri iet un glāb cilvēkus, un kuri iet un glāb šos cilvēkus no elles un vēd viņus pie Kristus. Es nesēžu pie aprunātājiem, es nesēžu pie palātājiem. Man nav svarīgi to, ko domā cilvēku apkārt. Man ir svarīgi, ko Jēzus par mani domā un ko Dievs par mani domā, ko Svētais Gars par mani domā. Jo tas nav svarīgi, ko cilvēki man uzteic, bet ir svarīgi, ka Dievs man uzteic, ka Jēzus man uzteic, ka Svētais Gars man uzteic. Amen. Es nesēžu ar palātājiem, es neklausos tevis cilvēkos, kas aprunā. Bet mans prāts saistās pie Dieva baušļiem, un es dienām un naktīm domāju par viņa bauslību. Tad es domāju par viņu vārdu, es domāju par Bībeli, un es domāju, cik mēs esam tādi, vai es esmu tāds, kas dienām un naktīm domāju par vārdu, dienām un naktīm domāju par Bībeli, par vārdu, ko es izlasu. Bet tur ir apsolījums, tur ir tālāk apsolījums. Ja tu dienām un naktīm domāsi par Dieva vārdu, tad tu būsi līdzīgs kokam, kas stādīts ūdens upēm, un kas savus augļus nesīs pareizā laikā, un kam lapas nesavītīs. Un viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Halleluja! Vai tu gribi būt tāds kā koks, kas stādīts pa ūdens upēm, kas vienmēr laikā nes augļus, un kam lapas nesavīst, un viss, ko viņš dara, viņam labi izdodas. Es domāju, ka katrs mēs savā dzīvē vēlamies veiksmi, lai visu, kur mēs savus rokas pieliekam, mums ir veiksmi darbā, biznesā, ģimenē, jebkurā dzīves jomā, ka mums ir veiksmi. Tad šeit ir atbilde. Dienām un naktīm domā par tā kunga vārdu, un tavā dzīvē atnāks veiksmes atslēga. Ja? Un tālāk rakstīts, tāda ir bezdievīga, tie ir kā pelavs, ka vējš aizpūš projām. Tad bezdievīgi ir kā pelavs, tie, kas dzīvo bez Dieva, ir kā pelavs, ko vējš aizpūš projām. Un tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nec taisno draudzē grēcinieki. Tad es dzīvoju bez Dieva, es nepastāvēšu tiesā, kas stāšos Dievu priekšā, un arī grēcinieki nepastāvēs draudzē. Ja mēs esam grēcinieki, tad nav iespējams mums pastāvēt nevienam. Ja mēs esam svēti, mēs pastāvēsim un aiziesim līdz galam un nostāsimies Kristus priekšā un būsim tā savis, ko Jēzus mums noliks mums pa labo roku un teiks, esiet svētīti. Mans dēls un mani dēli un meitas, mani uzticamie kalpi. Un tālāk rakstīts, kad tas kungs pazīst taisnā ceļa, bet bezdievīgo ceļu ved uz postu, tad, ja mēs dzīvojam bez Dieva, bez Jēzus, bez Svētā gara, mūsu ceļš ved uz postu. Bet, ja mēs dzīvojam kopā ar Dievu, mūsu ceļš ved uz svētību. Esiet svētīti Jēzus Kristus vārdā. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība ir un paliek ar jums vienmēr. Jēzus Kristus vārdā. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.